Sveiciens visiem! Šodien šī gada pirmais webinārs klientiem grupā. Gribu visus sveikt ar jaunā gada sagaidīšanu, iestāšanos, ar vecā gada pavadīšanu. Kam tas ir bijis veiksmīgāks, varbūt kādam tas ir šokējošāks, kādam ir ļoti liels pārmaiņas dzīvē notikušas, kāds ir iepazinis varbūt citu pusi, ja, kad var arī savādāk, ar minimālākiem resursiem, ar mazāk, ja, un kad viss atrodas mūsos, prieks, laime, un tā dzirkstele patiešām nevis ārējos faktoros, un šodien mēs ļoti daudz veltīsim arī laiku par resursu, ko mēs iekšīgi lietojam, un mainās tātad arī mūsu veselība, mūsu kondīcija, mūsu psiholoģiskais tātad un mentālais stāvoklis. Un šodien tātad stāstīšu tieši vairāk par pamatproduktiem, un tie būs 3. Plus vēl īsi pieminēšu tātad pāri jaunumiem, kas tad ir akcijās šobrīd, ja tu vēl esi tikai izmēģinājis, bet vēlies tātad jau nopietni pieķerties lietošanai šogad 2021. gadā ar visu absolūtu enerģiju, varbūt citus produktus pievienot savam Imagine People, tātad Water for Life produktam un sākt tiešām plašu klāstu lietot. Un nākamais, kas ļoti būtiski, tātad ir mūsu visi jaunie gan klienti, gan partneri, tātad varēs piedalīties izlozē katru mēnesi, visi šī mēneša tātad cilvēki varēs izlozēt sev un piedalīties tātad mēģināt pierādīt, ka jūs esat veiksmīgs loterijās, veiksmīgs viktorīnās, un jums ir tā veiksmīgā vai tā loze ir kritusi. Es neesmu loterijā laimīgais cilvēks, laikam 2 reizes vinnēju pa 10 gadiem uz kruīza dāvanu, un tad arī tieši tajās reizēs, kad es klāt nebiju. Vēlāk viņi izmainīja notikumu gaitu vai noteikumus, un vairs nevarēja vinnēt tie, kuri tātad gulēja savās kājītēs saldā miegā. Vai tad kas vēl mani nezina, jo mūsu grupā ir ļoti daudz jauni cilvēki, tātad pēc svētdienas laiva vai iepriekš tātad tika pievienot diezgan daudz cilvēki apstiprināti. Tātad mani sauc Ginta Veidere, esmu šīs grupas administrators un esmu viņu izveidojusi sākotnēji tieši sev, jo meklēju informāciju par hidroplazmu, par biogēno ūdeni, mēģināju saglabāt pati priekš sevis dažādus materiālus un izveidoju tādu grupu. Dotajā mirklī es redzu, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas noder, un varat tie, kuri pievienojas, tātad šī vēsture ar saglabātajām atsauksmēm, video no mediķiem, ja, tātad, kuri ir mūsu augstāk stāvoši struktūrā, kuri ir gan praktizējuši, gan nepraktizējuši mediķi, un kuri nevar gluži atklāti, ja, varbūt arī praktizēt vai stāstīt, ja, ka tas ir tāds resursi, kuru, diemžēl, medicīnas iestādēs nevienmēr akceptē, bet tāpat laikā tas varbūt ir pēdējais glābiņš. Arī tādas situācijas ir bijušas. Tātad, par ko tad mēs runāsim? Pirmkārtām noteikti par pamatiem. Un tātad iesim soli pa solim, un es padalīšos, lai mums nebūtu visu laiku jāstāsta, ka es atkal plati smaidu, jo, kā es sāku par šiem produktiem runāt, patiešām man ir tāda sajūsma, un tikko arī saņēmu vienu atsauksmi, tūlīt asaras sākas birt, jo cilvēki, kuri ļoti cīnās par savu dzīves kvalitātes uzlabošanu, par savu veselību, es jau teicu, ka sākšu raudāt, dotajā mirklī tiešām ļoti labas ziņas atsūtīja, un es esmu tiešām priecīga, kad gadu atpakaļ mans lēmums ir palīdzējis daudziem uzlabot veselību, tikt vaļā no daudzām kaitēm un slimībām, vai arī ir procesā, un ka tas ir tik vienkārši. Viss es dalīšos ar ekrānu, lai jums nav jāskatās, man ir raudoši. Tā. Tātad būšas maza stūrītība, bet vismaz varēšu nobirdināt prieka asaras klusībā. Tātad šis te resurs, ko es pati atradusi, meklēju patiešām savam bērnam, un to ir viegli iedot. Kad es izzināju šos te produktus, izzināšanas procesā, man bija patiešām milzīgs pārsteigums, kad ūdens var tik dziļi ieiet mūsu mazākajā tātad vienībā šūnā un izskalot visu nevajadzīgo, bet tāpat laikā saremontēt visu, kas tur
ir darāms, vai tā ir uzlabota vielmaiņa, vai tas ir nostiprināt šūnas membrānas, vai tas ir attīrīt starpšūnu matricu. Tātad viņš ir gan nesējis informācijas un šo te dažādu tātad mikroelementu tātad sašķelšanas procesu vēl vada, plus vēl tātad arī spēj gudri atpazīt, kuras vielas nav derīgas tātad mūsu organismam, mūsu šūnai, lai viņa veselīgi un adekvāti tātad spētu tālāk dalīties, nenodarot mūsu organismam kaitējumu, tātad mutējoties vai daloties jau slimu esot, un mēs ļoti labi zinām, kā šās slimības vai kaits jau sauc, ja, kad šūnas ir slimas un viņas turpina dalīties, vairoties, līdz ar to tas rada tālāk diezgan bēdīgas sekas. Bet šis ūdens patiešām viņš dara maģiskas lietas. Kas tas ir par īpašo ūdeni? Tātad tas ir dzīves ūdens, tā ir hidroplazmas koncentrāts, kas ir tātad 5. ūdens stāvoklis, un pie tā ir strādājusi gadiem, gribētos jau pat teikt gadsimtiem, jo par to patiešām interesējās jau ļoti sen. Un ka šis te iespēja, kā tas tiek tātad jau pasniegts mūsdienās, tātad mazā ērtā pudelītē ar pipetīti, un mēs to varam lietot savam dzeramam ūdenim klāt. Tātad hidroplazmu, mēs runāsim par hidroplazmas tātad šo te, es tad nezinu, kā viņa, pašķirt. Un noteikti es gribu pieminēt tātad pašu autoru, ja, šeit Imagine People produktiem, un tas ir Viktors Iņušins, pats ir dzimis tātad Krievijā, bet savu apzināto tātad pēc studiju gadiem ir strādājis Kazahstānā un līdz pat savam tātad šodien jau 80 gadu vecumam, jā, radījis ļoti, ļoti daudz faktiski zinātnē, medicīnā pielietotas lietas, jo viņš nav tikai hidroplazmu, tātad izveidojis tik stabilu vai tik noturīgu, lai viņa nemainītu savu ūdeni, savu tātad informācijas struktūru, gan arī informāciju kā tādu neuzņemtu, kas nav derīga vai nav vērtīga mūsu veselībai un organismam, bet viņš ir arī viens no tiem, kas tātad lāzeri, kas bija kādreiz varbūt postoši un darīja diezgan trakas lietas, ja, tātad vairāk tāds iznīcinošs vai kaut ko tātad likvidēt, uzspridzināt, ja, vai kaut ko sadedzināt, tad viņš šo te lāzeri ir izveidojis jau medicīnā noderīgu, vai tātad viņš ir veidojis ar šo te lāzeru ļoti daudz eksperimentus un darbu, tieši tāpat kā ar ūdeni hidroplazmu, un ir izveidojis tātad medicīnā pielietojumu jau lāzera aparatūru un lāzera staru, kuru jau tālāk lieto gan acu operācijām, gan arī tātad šīm te jebkurām citām operācijām, piededzināšanām, visu kaut ko, kad Iņušins patiešām ir atstājis ļoti dziļas un ļoti nozīmīgas pēdas gan zinātnē, gan medicīnā. Un pats viņš ir tieši biofizikas zinātņu doktors, jā, viņš ir profesors, un runa par tieši hidroplazmu no viņa puses tātad ir par atklājumu, nevis par izgudrojumu, un tieši šīs te fiziskās dotības, kuras viņš tātad pastiprina vai izceļ ūdenī, vai ļauj saglabāt vai radīt no jauna, tātad ūdenī ir nozīmē, ka ir tieši fiziskā rakstura īpašības, nevis ķīmiskās. Mūsu ūdenim, paldies Dievam, joprojām ir ķīmiskais sastāvs joprojām H2O, diemžēl cilvēki, kuri ir aizraujušies ar ķīmiju vai ir pieejams ķīmiskās laboratorijas, man viņus ir žēl mazliet, ja viņi mazāk tic šai biofizikai vai fizikas zinātnei, kas spējīgs tātad ūdens nes ne tikai sevī saturošās vielas, tātad vai kādu no mikroelementiem, ja, kas visi mūsu Mendeļejeva tabulā ir ar konkrētu strukturizētību, ja, jo mēs labi zinām, kāds ir ūdens, ja. O molekula 1 un H molekulas 2, ja, tātad, un ko nozīmē tātad šis te biofizika, ko nozīmē fiziskie rakstura parametri, tas nozīmē, ka pats ūdens tātad jau pats pa sevi ir ļoti gudrs, viņā ir šī te informācija jau kā, teiksim tā, no dabas, kā no pirmatnējās radīšanas vai kā tas ir iedomāts, jo ūdens ir
man bija šodien interesanti sarunas, varbūt atkāpšos, ja, kad mēs savā domājam par ūdeni, kad mums vajag viņu pārbaudīt, tātad kas viņam saturā ir iekšā, vai ir kādi klīniskie pētījumi, kas man liekas vēl muļķīgāk, ja, kad cilvēks tādas lietas uzdod. Kāpēc tu neskrien Rīgas ūdenim, tātad vai jebkuram citā pilsētā uz laboratoriju pārbaudīt, kas tad ir tavā ūdenī, kas tek no krāna, vai tas ir vērtīgs, varbūt pat tev mati var pazust, ja, vai noiet, vai tava āda var saņemt kaut kādu ķīmisko daudzumu, ja, caur šo te ūdeni, jo notiek ķīmiska attīrīšanas, vai, tātad ūdens attīrīšana, kas nonāk no kanalizācijas, tātad atkal ūdens tātad attīrās gan fiziski, tātad mehāniski no dažādiem priekšmetiem, tālāk iet vairāki posmi ķīmiski, attīrīšana, uzlabošana un tā tālāk, bet mēs nezinām vienkārši kādas lietas tātad tiek pievienots ūdenim, kā viņš tiek uzlabots vai kādā, teiksim, stāvoklī viņš tiek nogādāts atpakaļ ūdens trubās un mēs, ja tajā visā iedziļinātos, kas noder no tām šiem ķīmiskiem elementiem, kuri tātad attīra ūdeni, lai atkal viņu varētu dzert vēlreiz, tad mēs ļoti labi saprotam, kas kanalizācijā tiek nolaists, un mēs to ūdeni vēlreiz uzņemam. Tātad Viktors Iņušins šo te problēmu mēģina atrisināt, un viņš, man liekas, veiksmīgi risinājumu atrads tātad ūdens, kurš satur tātad principā kā tāds cietais disks, ja, kurā ir tieši koncentrācija iekšā, iekļauts un piepilinot pie katras piliena, tātad katrs piliens, ko mēs piepilnām pie dzeramā ūdens, lai kāds viņš ir ķīmiski, lai kāds viņš ir ar kādiem piesārņots lietām, ja, kad viņš tomēr iedod šo te dzīvību. Kas notiek tātad mūsu laboratorijā, kurā tātad tika šis te ūdens uzlabots vai interesēts, viņam bija interesanta lieta, kad ūdens spēja pastāstīt par tuvojošās tātad, dabas katastrofas, viņš spēja pateikt, tātad, kas ir bijis ar viņu iepriekš, viņš spēja mainīties pēc lietotāja vai cilvēka, kas ar viņu darbojās, pēc viņa vibrācijām, pēc viņa domām, pēc viņa balss tembra vai mūzika, kas istabā vai vēl kaut kur, ja. Un tad, ja mēs paskatāmies, ja cilvēks ir 70% sastāv no ūdens, tad iedomājieties vien, kā ietekmē kāda cilvēka domas par mums, kāda cilvēka attieksme, mīlestība, naids, ja, viņa varbūt mobēšanas vai kaut kāds tāds emocionāla vardarbība. Tas viss ietekmē ūdeni, un tas ūdens esam mēs, ja, tad vertikāla peļķe ar saturu, ar domām, ar emocijām. Un šis te Water for Life, tātad sākot viņu lietot, kāpēc cilvēki viens no pirmām lietām jūt stabilitāti un emocionālu stabilitāti, kaut kādu drošību, tādu tīrību iekšēju, jo šī te hidroplazma atgriež mums tādu spēju ar sevi tikt galā, tātad neuzņemt no āras to negatīvo, kas nav vērtīgs mūsu tātad dzīvību nesošām šūnām, mūsu sistēmām, ja, kuras uztur mūsu dzīvību, saudiem, orgāniem, visam pārējiem, un spēj šo te vibrāciju noturēt pareizajā, tātad mums veselīgā augstumā vai vibrāciju līmenī, ja, lai mēs varētu atveseļoties. Un kas ir interesanti, ja, jo runājot ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar biorezonanci, un es esmu jau arī dziļāk iedziļināsies šajā jautājumā, kas tad ir biorezonanci un tā tālāk, jo izskanēja no viena cilvēka, kurš burtiski mājas apstākļos sev pats eksperimentē un skatās, tātad, kas tad ir šī te biorezonance, ir atklājis, ja, ka viņš ar ļoti daudz dārgiem filtriem tātad ir aprīkojis savu ūdens krānu, ja kaut gan arī dzīvo nevis Rīgā, bet zaļā teritorijā ārpus Rīgas, un šie te aparāti, kuri mēra daudzas lietas, tātad uzdodot šos te programmas, ka viņu ūdens ir tā kā nederīgs vai slikts lietošanai, kā pārtikā. Kaut gan jūs saprotiet, kad ir filtrs, ir ļoti svarīgi, ja, kaut kādu uzlabojumu, ko arī veic tātad ūdens, dzeramā ūdens pirms viņu lieto.
aparāts pasaka, kad ir slikti kaut kas, un kopš cilvēki sāka pilināt savam dzeramam ūdenim hidroplazmu Water for Life, tātad šī te biorezonanses aparāts pasaka, jā, ok, tagad tu dzer bioloģiski derīgu ūdeni, kurš tiešām nes kaut kādu vērtību un uzlabojums tavam organismam. Tātad šis te viss nav tukša runāšana, un kāpēc arī gribēju teikt, ka Injušins, ja, ka tas nav Gintas ūdens, tas nav kaut kāds Evijas ūdens, tas nav Izoldas ūdens, tas nav Ineses un vēl citu pārējo cilvēku, ja, kas par to runā, tas ir patiešām zinātnes ļoti, ļoti ilgus gadus darbs, un šobrīd jūs redzat slaidu, kuram ir ļoti liela tātad nozīme, jo es tūlīt pastāstīšu par, es agrāk nemācēju šiem jautājumiem atbildēt, ja, kad viņus man uzdeva, vai cilvēks teica, kāda starpība, ja, tad Water for Life patiešām ir patentēts kompānijā Imagine People, bet tas nav tas galvenais produkts, pie kā strādāja vai atklājums, ja, Viktors Injušins šos ilgos gadus, jo viņam tieši tā arī saucās Injušina hidroplazma, ja, es likāšu atbildēšu, tāpēc, ka es zinu, ka tādi jautājumi rodās. Un Water for Life satur, tātad, kā jūs jau redzat slaidā, divus produktus, divus atklājumus, divus konkrētas lietas, un viņas ir savienots. Un tādā veidā šis te produkts hidroplazma ir iegūst tātad Water for Life jau ūdens dzīvībai, ja, vai tādļa žizni pēc tulkojumiem, un viņš ir patentēts kompānijām. Kāda ir starpība starp vienkārši hidroplazmu un Water for Life? Tātad hidroplazma ir daudz mainīgāka, tātad viņa pie temperatūrām un ceļojot tātad no ražošanas līdz klientam var mainīties, tātad ir bijuši partijas, kuras ir pilnībā metamas ārā, ir tādi stāsti, ir 4 reiz mazāku iedarbību, tātad lēnāku vai ilgāk jums jāatdzer šī hidroplazma, lai varētu tos pašus uzlabojumus iegūt, ko Water for Life spēj dot, vai arī vispār kaut kam neiedarbojās. Un viennozīmīgi var teikt, ka Water for Life ir produkts, kurš spēj tātad gudri atšķirt, kas tātad ir šīs te informācija, kas ir vērtīga, derīga un dzīvībai noderīga vai informācija, kura pastiprina tātad kaut kādus resursus jūsu organismā, un viņa tātad šos te aiznes. Bet tikpat labi viņa spēj noņemt negatīvo, jo, ja jūs lasīsiet vēl un klausīsieties dažus webinārus, kurus tātad ir ieraksti arī manā YouTube kanālā, jūs dzirdēsiet vairākas dzīvās atsauksmes, tāpēc es vienkārši nepieskaršos ļoti daudz atsauksmēm, bet, vispārīgi vairāk par šiem produktiem, un šie te produkti patiešām spēj pat ar savu enerģētiku to, kad viņi ienākt jūsu mājā, viņi spēj pat jūs neatverat šo korķīti, un viņi spēj tātad jau veikt savu darbu. Viņam patiešām ir milzīga vēlme šim Water for Life ūdenim palīdzēt cilvēkiem. Es nezinu, viņam ir tāda sajūta, ka viņš ir tāds viens, ka daļa manis ir daļa arī no hidroplazmas, un hidroplazma ir daļa no manis, un tas ir kaut kā no pirmsākumiem viens ar otru esam saistīti, jo viss ūdens jau kaut kad šajā pasaulē bijis apritē. Šajā dzīvē, iepriekšējā dzīvē, kas netic citām dzīvēm, lai Dievs dod, ja, bet ir upes, ir ezeri, peldēties, izspļauts, paņemts mutē ūdens norīt, nezinu, vienalga. Mana veļa ir mazgājusies, varbūt tāpēc, kad un vēlāk tu esi to ūdeni iedzērs pēc 3. attīrīšanas. Es nezinu, filozofējiet un domājiet paši šo te, kāda tā cirkulācija varētu būt visā mūsu planētā, ja, bet šie te ūdeņi patiešām viņi saista cilvēkus, un mēs patiešām bieži vien pat nenojaušam, cik ļoti daudz ietekmē, teiksim tā, nepareizu ūdens lietošanu un cik daudz sekas ir šim te. Un ir lietas, ja, kuras es gribu vēl pateikt tātad par šo te nākamo produktu, kas ir alfa, kura tātad ir nelielā devā ielikta. Es jau par viņu runāšu vēl vairāk, tātad, kad es tieši stāstīšu par konkrētu, bet jūs tātad redzat, ka šīs te produkti, viņi nav atdalāmi viens no otru, un tāpēc salikt tieši 3 produktus, jo Water for Life ir tātad ar alfu saistīts, ja, Water for Life plus malahīts un dažādas citādi uzlabojumi, tātad ir absolūtā enerģijā, viņi ir 3 līdz 4 spēcīgākas reizes par Water for Life, un tātad viņai arī savādāks ir pielietošanas veids, un arī pilnīgi droši
var pateikt, ka mēs no pirmās dienas viņu nedrīkstam lietot. Tāpat laikā alfu mēs varam lietot kopā Water for Life jau no pirmās dienas un pat līdz pat 8-10 kapsulām pie kaut kādām saslimšanām. Visi produkti ir unikāli, tātad, un es par alfu noteikti zem šī paša video ielikšu īsu kodolīgu video, apmēram 10 minūtēm, tātad kas tad ir šī te unikālā lieta, kas padara alfu tik, teiksim tā, universālu produktu, un tieši, ka mēs par viņu runāsim, tad jūs sapratīsiet, kāpēc viņi tik universāli, un kāpēc šis te atklājums ir tik ļoti vērtīgi, pataisīs arī Water for Life un 4x spēcīgāku. Tātad, kā mēs lietojam Water for Life, kad mēs esam saņēmuši savu startu paku, mēs, protams, pasakamies visiem svētajiem visumam un kas ir ticīgs arī savam Dievam, ja, tad, ka mums šī informācija līdz mums ir atnākusi laikā, kad mēs esam tie izredzētie pirmajā vagonā, ja, kuriem ir šī te iespēja gan radīt šīs te atsauksmju daudzumu, ka mēs varam uz sevi eksperimentēt, ka mēs arī dažādi, tiešām arī eksperimentējam, kā var pielietot katru produktu pēc iespējas plašāk. Bet tāpat laikā vienu mēs pilnīgi visi vienādi sākam, neskatoties, kas rakstīts uz Water for Life pamācības, kā pagatavot, mēs sākam 1 pīli uz 1 litru ūdens. Tātad, ja jūsu burka ir, ņemsim gurķu 3 litru burku, tātad, ja burkā ir 3 litri, jūs lietojat tikai 3 pilienus, un šeit ir ļoti ērti pipetī, tātad jūs iepilinat 3 pilienus tajā burkā ar Water for Life koncentrātu. Šodien saņēmu fantastisku atsauksmi arī no vienas klientes partneres. Viņa teica, ka viņa ir samazinājusi no 1 litra uz 1 litru uzlikto 1 pilienu, ka viņa teikt liek 1 pilienu uz 2 litriem ūdens. Un tagad viņa jūtās komfortabli. Tieši tāpat, kā jūs noteikti grozat daļa tur jaunie tieši klienti, partneri vai interesanti, vai kuri tātad ir sekotāji jauni mūsu grupā šobrīd un skatās šo video, jūs noteikti pateiksiet, kas ir 1 pila. Jā, es droši varu teikt, ka tas nav nekas, ja jūs jau esat pieredzinājuši savu organismu vai jūs esat slims tajā brīdī un jums vajadzīgs kaut kāds lielāks resurs, lai organisms varētu turēties pretī vīrusiem, infekcijām, dažādām baktērijām, ja, kas ir nonākuši un tāpēc jūs jūtaties savārds vai slikti vai temperatūra, tātad arī temperatūra ir viens no veidiem, kā cīnās organisms dedzinot, ja. Aizsarga barjeras liekot, bet 1 pīle uz 1 litru būs pilnīgi gana, ja jūs to darīsiet apmēram mēnesi, 2 tikai līdz dzersiet 1 pīli uz 1 litru, bet tas dzeramā ūdens daudzums, tātad, ko jūs diennakts laikā izdzerat, ir vēlams tātad no litra līdz 2, un obligāti, lai tas notiktu vairāk dienas pirmajā pusē, ja gadījumā, tātad kādam ir kaut kādi sāsinājumi, nesāsinājumi, bet tas arī var būt, bet, ja, piemēram, jums ir nekomfortabli varbūt uz nakti dzert, iet un celties uz toleti, ja, to, ka nebūs tūska, pat ja jūs vakarā izdzersiet puslitru šī ūdens, jums tūska nebūs zem acīm, es jums ar garantiju varu pateikt. Tas ir tieši tas cilvēks, kurām vienmēr aiztūk acis, pat ja es tēju pārāk vēl izdzeru. Tad šo ūdeni es varu izdzert 2 glāzes pat tieši pirms miega, un man nekas nav, un arī limfa labi strādā, ja, tātad attece uzlabojās. Tiek izvadīti ļoti daudz dažādi toksīni un detoks pilnīgi totāli notiek organismam. Bet tas, ko es gribu pastāstīt, tātad šis te, mirklīti. Jā, tātad pastāstīt, ka mēs visi obligāti gatavojam tikai stikla traukos. Man cilvēki prasa tātad pa porcelāna, dažādām krūkām, māla, to visu var, ja jūs esat tik ļoti tautisks un jums ir pilna māja ar šīm te krūkām, bet vēlams, lai jūs viņu vismaz nosaktu, tātad, lai nebūtu šī te burkas vai trauka kakliņš atvērts. Tātad mēs atceramies, ūdens uzņem ļoti daudz informācijas. Domājam par mikro viļņu krāsnīm, tātad, lai tas nestāvētu gluži pie leduskapja, ja, vai kaut kādas tādas ierīces, ja, kur notiek visu laiku patstāvīgi elektromagnētiskais lauks, vai šī te mikroviļņa, ja, vai radio blakus
spēlē, jo man vienā reizē arī sabojājās ūdens, patiešām zaļš palika, un man meita bija klausījusies nolikusi tumbu tieši blakus tām burkām, un tiešām bija smagais metāls palaists. Bet, ūdens ir ūdens, viņš ir dzīvs, joprojām ir dzīvs, tātad arī veidojot šo struktūrētību, mums obligāti ir jāpagaida, kad viņš vismaz 6 līdz 12 stundas nostāv šajā 3 litru, 4 litru vai 5 vai 8 litru burkā, un tikai tad mēs sākam lietot. Neliekam uzreiz pilītes tātad glāzē vai traukā, kuru jūs dzerat, un uzreiz pēc kāda īsa laika. Ūdens nepaspēja šo te struktūru izveidot, tātad nespēja šo te informāciju sakārtot ūdenī, tātad, kas ir jūsu dzeramais ikdienas ūdens. Ideāli, ja jūs krāna ūdeni atfiltrējat cauri krūzēm, filtriem laižat arī, tā kā vadi trubām, ja, tātad, ja ir šie pievienot pa taisno filtri kaut kādi, šobrīd, man liekas, ļoti daudz piedāvājās tātad attīrīt šo ūdeni un nevelti. Un tātad, ko var darīt vēl ar hidroplazmu, tātad viņi ir tik ļoti plaši pielietojama. Es pati nedabūju tātad acu pilienus dāvanā, tātad uzreiz, ka es biju pēc dažas nedēļas ātrāk, tātad reģistrējos, un nākamā mēnesī sākās acu pilienu dāvanā, un es izmantoju tātad Water for Life, pilināju uzreiz koncentrātu acīs, un man pasliktinājās 2 dienas redz, un pēc tam viņi tiešām sāka attīrīties acis. Ir cilvēki, kuriem burtiski, es teikšu godīgi, parazīti izkrīt ārā no acīm, ja, tātad attīrās acu momentāli, burtiski dažu minūšu laikā, jo ir arī tāda paveida, tātad parazīti acīs dzīvo, ja, ka viņi tā kā tāda medūza, tātad caurspīdīga plēvīte izveidojās, ja, viņi vienkārši viņai nekam nepatīk organismā no tiem parazītiskajiem veidiem, kuri dzīvo mūsu organismā, nepatīk tīrība. Un Water for Life ir pirmais tātad tīrības ieviesējs mūsu organismam, un viņš to dara ļoti saudzīgi, ja mēs tiešām nepārspīlējam ar pilēm, un tātad dzeram pietiekami daudz ūdeni tātad dienas laikā. Pilinam šampūnos, balzāmos, krēmos, tonikos, tātad, ja mums ir maziem bērniņiem zem temperatūra, tad mēs zem mēles, tātad varam pilināt dažādu iekaisumu. Tas pats dupses ar pamperi, ja, jūs jau tik ļoti laipni aicinātu mēģināt arī uztaisīt dažādus sprejus, ja, un burtiski ar to pašu hidroplasmu un biogēnu ūdeni, bet lasiet, meklējiet, tiešām grupā ir tik daudz informācijas, ka es to nespēšu vienkārši īsumā izstāstīt. Tātad Water for Life patiešām ir viens no maniem mīļākajiem produktiem, jo tas ir pamats, un ja man būs mājās Water for Life, man būs iespējams viss gan tikt galā ar apdegumiem, gan ar sasitumiem, gan ar pūžņojošām brūcēm. Pat ja man nekā cita nebūs, arī Water for Life man tam visam palīdzēs. Un, protams, dzīšanas process notiek daudz ātrāk. Bet kas ir svarīgākais, ļoti, ļoti attīrās limfa, arī tā parazītu daļa, kur dzīvo locītavās, tātad limfātiskā sistēmā, bet slēpjās locītavās, ja, tad arī tie tiek izdzīti. Ir pilnīgi tādi, kad ekrāna šāviņi arī no dažādām aparatūrām, kuras arī to uzrāda. Kā es teicu, mazina stresus, satraukumus, depresiju mazinās lieliski. Cilvēkiem ar asins spiedienu, ja, tad arī palīdz. Bet tas ir tikai pirmais vēstnes jūsu organismā, kurš sāk tīrīt, kurš sāk sakārtot, kurš sāk visu strukturizēt, kurš noliek visu pa vietām un atgriež jūsu šūnai tātad šo elitāro atmiņu. Bet kas ir interesanti, ka viņš nestrādā tikai fiziskajā plānā, viņš strādā arī uz psihosomātiku, tātad mūsu pašu radītām problēmām, mūsu ķermenī, ka mēs esam kaut ko ne to savu pielaikojuši un esam pieņēmuši. Kas ir psihosomātika, bieži jautā, piemēram, cilvēks dzird, ja, kad bērns paliek mājās, ja, tāpēc, ka mammu grib vai mammas uzmanību un tā tālāk, ja, viņš vienkārši bērns slimo. Viņam neko citu nevar atrast, bet viņš visu laiku slimo. Ir cilvēki, kuri ir pielaikojuši, piemēram, svešas kurpes, ja, kādā ziņā domās, būtu man tā, tad man būtu šādi un šādi. Ja godīgi, cik ļoti spēcīgas domas ir, es varu pateikt pilnīgi uz savu piemēru, man kādreiz, man diemžēl nav šajā te grupā cilvēki, kuri pazīst, ja, mani tik ilgi no Latvijas laikiem, kad man bija milzīga egzēma, man bija milzīgs pleķis uz sejas,
kuram neauga tātad āda, vienkārši viņš veidojas lielāks pletās, un viņam vienkārši bija jēlums. Viņam neizveidojās tātad šī te ādas, tā epidermas kārta, un man palīdzēja, kā tas bija mans pirmais tīkla marketings Mary Kay, kad viņi man vienkārši pateica, lūk, ir vitamīns, viņš palīdz, ja tu sāki sistēmu, jā, man tiešām pārgāja, man doktori neko nevarēja palīdzēt, bet es ļoti labi saprotu, kad, ko nozīmē domas, un es teicu, nu, kaut vai viņš man būtu uz kājas, nu, kaut kur apakš stilbam, tur otrā pusē aizmugurē kājai, un ja jūs iedomājaties, kur man ir egzēma nākamos gadus pēc tam, kad pazuda šeit. Tieši tur, kur es biju iedomājusies, labā kāja, apakš stilba, aizmugurē. Tiešām niezoši, arī bija ļoti kaitinoši. Domājiet, ko jūs domājat. Šī te doma un teiksim tā, apziņas tīrība arī atnāks ar šo te produktu lietošanu. Ļoti viegli sāk palikt cilvēkiem ap praksēm meditēt un dažādas atklāsmes iegūt, un šis te rādio izslēdzās galvā, tātad, kurš tur visu laiku trauksmi uztur. Nu, ļoti. Un, protams, dodam saviem bērniem, zirgiem, kumeļiem, cūkām, suņiem, kaķiem, lejam puķes, jā, nu, visu daram. Tas nav ierobežojumi, nekam nav ierobežojumi. Tālāk lieliski tātad ir absolūtā enerģija, viens no maniem mīļākiem arī produktiem. Es biju veseli 2 nedēļas bez absolūtās enerģijas, godīgi teikšu, pirmo nedēļu nejūtu, jo noteikti bija kaut kāds uzkrājums, bet otrajā nedēļā es jau pilnīgi skumu pēc viņa, godīgi. Es tiešām skumu, jo es jūtu ļoti lielu starpību. Ja teikt tā, ka man tagad absolūtā enerģija pa pilēm aiziet un ļoti palēnām, tad tā nav. Es patiešām vairākus līdzīgi kā Vjačeslavs Tereņķevs, tātad īpašnieks kompānijas viens no. Es tā pateiktu svaršu teikumu no otras puses, bet nu labi. Tātad Vjačeslavs Tereņķevs ir viens no kompānijas līdzīpašniekiem, tātad otri ir Elmīra Muldabājeva, viņa dzīvo Kazahstānā, viņa tieši administratīvās lietas kārtā, un Vjačeslavs Tereņķevs ir tas, kurš tātad rūpējas par mūsu dažādām akcijām un atbalsta tātad tieši partnerus tie, kuri šo te misiju tātad nes cilvēkiem, stāsta par to un palīdz tātad veidot savu šo te, nu, teiksim, struktūru vai palīdz šo te marketingu attīstīt, jo šis ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā no mutes mutē tātad pastāstīt par saviem rezultātiem, par to, kā tas strādā un ka tas ir tiešām efektīvs. Bet tātad reģenerācija tiek pātrināta vēl ātrāk, tātad daži dzīšanas procesi ārēji, iekšēji tātad notiek dažādu sēnīšu, infekciju, baciļu visādi izvadīšana. Es jau esmu aizmirsusi, kā ir vispār iesnas, kas nozīmē sāpošs kakls vai kasīgs kakls, tātad es absolūtu enerģiju ko taisno kaklā, tātad pilinu, kad man kaut kas sāk kasīties, līdz ar to tā ir viena reize un ar to arī viss beidzās. Kas ļoti svarīgi, tātad šis te ir, kā es teicu, 3-4 reizes spēcīgāks nekā Water for Life, un viņam ir ļoti spēcīgi tātad antibakteriāla, antisēnīšu, dažādu tātad iekaisumu, ietekmu uz iekaisumiem, tātad pozitīva vai mazina šos iekšējos tātad slēptos iekaisumus, un kas ļoti labi strādā, tātad ir atkal uz centrālo nervu sistēmu, tātad perifēra nervu sistēmu, un ja kādam ir problēmas ar asinsvadiem, sirdsdarbību, asinsvadu elastību vai asins kvalitāti, tad šis arī viens no produktiem, kas to uzlabo. Protams, labi strādā gan uz dažādām karpām, popilomām, varžacīm, atvērtās brūcēs ļoti lieliski dziedē apdegumus, nu arī bišķiņ pašķēdam, protams, ne gluži zilu, ja, bet ļoti labi strādā, tātad es teicu uz tam nervu sistēmu, un kas ir svarīgi, tātad, ja mēs pietiekami daudz dzeram ūdeni, tātad notiek ļoti laba, tātad gļotādas mitrināšana, vai tas ir deguns, vai tā ir tātad mute, kur arī tiek no visiem toksīniem un dažādiem tātad jo viņi saskarās pirmā dažām šīm te ķīmikālijām, kuras mums ir pārtikā, dzērienos, ja.
Un tātad mūsu visas acis, deguns, mute, tātad tās ir vienas no tām arī atverēm mūsu organismā, pa kurām ienāk šie bakteļi un neaicinātie viesi. Tad šīs tātad gan hidroplazmu, kuru mēs arī varam degunā acīs, ja, mutē pilināt, arī absolūtā enerģija cilvēkiem ir arī lietojama no pirmās dienas, ja viņi pilina to nabā. Lieliski uzlabo patiešām gremošanas sistēmu, ļoti labi ātri izvada ārā nesagramēto pārtiku, kura vairs tur nepūš jūsu vēderu, neveido jaunu tātad disbakteriozi, kuras vai arī tās baktērijas, kuras nav vēlamas jūsu zarnu traktā. Un mēs ļoti labi zinām, ja, kad šis arī zarnu traktu, ja mēs uzlabojam zarnu trakta tīrību, tad uzlabojās arī mūsu imunitāte un tātad tur viņa dzīvo. Alfa. Alfa ir ļoti, ļoti dabīgs, 100% dabīgs produkts, tātad, kurš jau, kā jūs sapratāt, piemīt gan absolūtā enerģijā, gan Water for Life, un strādā tātad uz galvenām 3 lietām, uz asinsvadiem, asins kvalitāti, asinsvadiem, tātad kapilāriem, cilvēkiem, kam ir venozās problēmas vai arī spiedieni un dažādas aizkaļķošanās, vienkārši ļoti, ļoti iesaku. Strādā uz aknu, tātad aknas šūnas atjaunojās, jo aknas ir tieši tas filtrs, kurš tātad palīdz mūsu toksīns visu izvadīt. Un, ja akna nespēja atjaunoties, tad mēs, pa lielam, mēs sākam arī zaudēt šo te cīņu. Ja. Arī pārtika, diemžēl, kura ir ļoti pilna ar šo te teiksim tā, neorganiskām lietām, jau diezgan ķīmiskām un ģenētiski modificētām, diemžēl, arī ļoti daudz nodara mūsu gan šūnām, gan šīm te mutācijām, gan arī rada šīs slimības vai veicina viņu attīstību. Tad alfa ir viena no tām lietām, kura neļauj tātad nepareizai šūnai tālāk vairoties. Viņa vienkārši beidz savu eksistenci, viņa tiek izvadīta ārā. Tāpēc ir antionkoloģija vai arī antivēža ļoti, ļoti spēcīgs ierocis. Un trešā lieta tātad ir uz plaušu bronhiālām tātad sistēmu strādā un noņem tātad iekaisumus, noņem tātad visus šos te tātad viņi strādā kā ļoti spēcīgs antioksidants un strādā tieši uz iekaisumiem lielāko daļu. Un kas svarīgi ir tātad ar alfu, ļoti labi tātad strādā cilvēkiem ar kroniskām saslimšanām, kā es jau teicu, onkoloģija, un tur nav ļoti tāda liela, kā lai saka, ierobežojumi. Jūs varat sākt no pirmās dienas, jūs varat sākt kopā ar Water for Life. Tas viss kopā tātad tandēmā ļoti, ļoti palīdzēs jūsu veselību arī uzlabot. Šie tiešām ir 3 lieli fantastiski monstri, kuri ir mūsu veselībai. Ja mēs vēlamies ļoti ātri atlapt, tad mēs varam viņu lietot no pirmās dienas. Tātad šeit ir īsti tāds tiešām kodolīgi pastāstīšu, tātad kā mēs to lietojam no pirmās dienas Water for Life, kā es teicu, 1 pili uz 1 litru, lietojam 1 līdz 2 litrus pēc vajadzības, tātad izdzeram vai tas mazāks vai jaunāks vai bērns, ja, tātad katrā gadījumā man 4-gadīgais bērns vienkārši skrien klāt pie manas glāzes, ja man ir kaut kur visu laiku pa līdzi staigā glāze ūdens pa māju, tad viņas laiku pieskrien klāt un momentāli padzerās, un streiz vakarā ir tā, ka viņi pat līdz glāzē pusotrai izdzer pirms miega, un viņai arī nav nekāds problēmas ne ar celšanos, ne ar, viņai nav jāceļās, gribētu teikt, nevis nav problēmas ar celšanos. Tātad Water for Life lietojam ārēji, tātad, ja tas ir nepieciešams, taisam arī dažādus sprejus, kosmētikas, ūdeņus, tonikus varam lietot kopā ar absolūtu enerģiju. Protams, absolūta enerģija mazāk, jo viņi tomēr mēdz būt no gaiši zilas līdz tumši zilai, bet viņas īpašības īpaši neatšķirās. Absolūta enerģija, kā es teicu, ārēji mēs varam uz brūcēm, sagrieztām pirkstiem, ja, vai apturēt asiņošanu, vai iekaisums, vai atvērtas brūces, vai papilomas, kārpas, vāržacis, ja, vai mēs varam nabā tiešām arī to visu pilināt, bet lietot ikdienā kopā ar ūdeni mēs nevaram, kāpēc, jo ar ūdeni viņš nonāk līdz mūsu šūnām un
ātrinājums var jums radīt sāsinājums. Man ir citi video, kur es par to stāstu, uz savas pieredzes izbaudījusi ļoti smagu stāvokli. Ja ir cilvēki, kuri vēl smagāki, ja, tad viņiem sāk skaloties pat, ka viņi nav zinājuši, kad ir nierakmeņi un žulcakmeņi, un tas viss notiek ļoti, ļoti masīvi, ļoti spēcīgi, arī ļoti liela slodze jūsu. Sākot ļoti ātri attīrīties, jums būs ļoti liela slodze uz limfātisko sistēmu, nierēm, un jums tas var būt. Es negribu teikt, ne traģiski, neko tas nāk pirmais, jo es vienkārši atceros 2 gadījumus, neviens nav nomirs tiešām. Bet diemžēl, jūs vienkārši jutīsieties nekomfortabli, un tam tā nebūtu jābūt. Jums neviens laiku nav atņēmis, jums kā reiz šī te organisma tīrība, restarts, atjaunošanās, reģenerācija, tātad dod jums kā reiz otrādi, ja, tātad klāt jums gadus un laiku, enerģiju, aktivitātēm, dod jums brīvo enerģiju, ka jūs varat savus hobijus attīstīt, ka jūs varat izdarīt to, ko jūs nekad nepietika enerģijas, jo jūs bijāt pārguris. Tad vienkārši šis te Water for Life jums dos ļoti, ļoti daudz jau pat nelietojot absolūtu enerģiju, papildus enerģiju ikdienā, jo jums uzlabosies miegs, jums vajadzēs mazāk laika gulēšanai, bet tāpat laika enerģija vairosies, no kā tas rodās, jo šis ūdens dzīvais, ka jūs sākat dzert viņu, viņš vairs neprasa no jūsu organisma, nepaņem enerģiju, lai viņu strukturizētu, uzsildītu, veidotu tātad, lai šī te šūnas, kur saņem krānu ūdeni, pudeļu ūdeni, jeb kādu citu filtrētu ūdeni vai koraļu ūdeni vai vienalga, kas tas arī nebūtu, viņš nepaņem šos te resursus, lai viņš tātad sagatavotu ieiešanu šūnām. Tas nozīmē, ka šī te visa enerģija paliek jums pāri un jūs varat viņu kaut kur realizēt. Alfa jau es teicu, tātad viņa nāk no īpaši tātad mums sastāvu, kur es ielikšu video, tad jūs ļoti labi tātad sapratīsiet, kā viņš tiek iegūst, ka viņš ir 100% ekoloģisks, ka viņš ir ar tik ļoti spēcīgu, tiešām gadsimtiem auklētu, lolotu ģenētisko kodu pašai šim te koksnei, tātad Sibīrijas īpašai lapeglei, un iegūstot tātad šo te sveķes pilnīgi bez jebkādiem piejaukumiem, spirta vai terpentīna, ja, kad viņš nonāk jūsu organismā pilnīgi ekoloģisks un tīrs, un organisms viņu uzreiz paņem. Var viņu jaukt arī biogēnajā ūdenī, ja jūs negribat izsūkāt kapsuli, ja, jo, ja, piemēram, mēs izsūtējam kapsuli, viņai tomēr nonāk lielāko daļu, ja, tad visi mūsu 100% uzsūcās caur siekalām, tad viņi diezgan parūkt. Un ar laiku cilvēks saka, ka pierod, es neesmu pieradusi, es viņu tomēr vai nu sajaucu ūdenī un izdzeru ar apmēram 300 mg ūdens, mililitriem, vai es vienkārši viņu no rīta kā kapsulu. Lietoju viņu no rīta. Ir vēl tāda otra draudzene, tātad veta. Tas ir tieši cilvēkiem, kam ar zarnu traktu pūšanos un ir problēmas tātad ar gastrīti, kuņģa problēmas, tātad viss šis tātad šis ir tas, ar ko viņiem sākt, ja, bet alfa viennozīmīgi ir no rītiem, bet to es pati dzēru profilaktiski šobrīd vakarā, kad nekas nenonāk kuņģī, tātad uz nakti, lai tātad viss tur sakārtojās. Tieši tā arī tas notiek. Ir ļoti daudz zināšanas, kuras jūs iegūsiet grupā Imagine People Eiropa, vai tātad cilvēki, kuri dalīsies arī ar šo video pēc tam, kad viņš būs ierakstīts un tātad jau iespējams YouTube skatīties manā YouTube kanālā Ginta Veidere, bet es patiešām ļoti par šo te 11 mēnešiem, kopš esmu sadraudzējusies ar Imagine People kompānijas produktiem, es tiešām ļoti daudz uzzinājis, cik ļoti mana dzīve jau iepriekš varbūt būtu mainījusies, ja būtu pareizi lietojusi vai kvalitatīvāk domājis par savu ūdeni, ja, tad varbūt arī manam bērnam, kura tātad es atradu šo te produktu, ja, tātad interneta dzīlēs, un cik daudz informācijas, ja, tātad mums ir vajadzīgas, lai mums beidzot kaut kas noklikšķētu. Bet tātad, ja tu vēl neesi klients, bet vēlies kļūt, tātad reģistrējoties kā klients vai partners, tātad sākot tātad ar starta paku un uz augšu, tu vari reģistrēties janvārī, tātad iespējams tur būs 10, varbūt 20 cilvēki, bet 2. februārī mēs izspēlēsim tātad šādu te 4-stūra piramīdu, viņa ir personīgā piramīda, tātad pierod vai strādā tieši uz nesātāju un cilvēku, kas tātad ir viņas turētājs.
ļoti, ļoti fantastisks resurs. Atkal meklē lūdzu šeit grupā. Bet tad viens iegūs šādu piramīdu izlozes kārtībā no tiem cilvēkiem, kuri būs jaunie klienti mums vai partneri tātad janvāra ietvaros. Bet kompānija arī ir ļoti dāsna, tas ir jau pierādījies 2020. gadā, un šobrīd var cilvēki, kuri reģistrējās tātad ar kaut vai starta komplektu šādu te Water for Life un absolūto enerģiju, saņem dāvanā vēl absolūto enerģiju vienkārši šādu te tātad pudelīti. Viņas vērtība tad ir 80 vienības vai $80, līdz ar to varat iedomāties, ja, ka kompānija patiešām mīl savus klientus, partnerus, un patiešām šī misija tiek nesta pasaulē, lai pilnīgi citu veselības koncepciju, pilnīgi elementāru ar dabas resursu, kurš nav piesātināts ar ķīmijām, kurš nav radīts tikai tāpēc vien, lai kaut kādā veidā atkal ķīmiski ietekmētu mūsu šūnas, bet tikai uzlabot, atgriezt atmiņu, tātad attīrīt un nodrošināt ar dzīvu strukturizētu biogēnu ūdeni. Un tātad tas, ko es gribēju vēl pastāstīt bet es jau skatos, ka es laiku viss man nepietiek 20 minūtes, piedodiet, godvārds piedodiet. Es centīšos ierakstīt par katru produktu atsevišķi, nerunājot ne par kompāniju, ne par zinātni, tikai par produktiem īsus 10 minūšu vai 15 video. Tad jūs varēsiet 1, 2, 3 vienkārši skatīties secībā, bet ja jūs man iedodat runāt par produktiem, tad man smaids līdz ausīm, un es patiešām spēju runāt daudz, un vienmēr ir ko pastāstīt, gan arī piemēri ļoti daudz, un es ļoti ceru, ka mums atkal nāks piekdienas kā tradīcija dienas, kad cilvēki liks savas atsauksmes. Mazliet šie svētki ir pabīdījuši un nogrozījuši šo situāciju, bet tātad vēlreiz tātad atgriežos pie jūsu iespējām. Tātad, ja jūs gribat sākt lietot, es patiešām iesaku visu, ņemt vismaz mazo šo te komplektu ar absolūto enerģiju Water for Life, un tātad jums būs absolūtā enerģija vairāk, bet ticiet man, šīs te produkti ir viena no tiem, kas man tiešām ļāva arī, piemēram, to pašu mūsu populāro vīrusu izslimot 3 dienās, atgūties un jau tikai nebūt tātad uz savu jogu vienu reizi, ja, tātad vai elpošanas vingrinājumus es izlāju tikai vienu webināru, nākamā nedēļa atkal biju, ja. Bija spēks, kā iedzer absolūtu enerģiju, tā bija atkal spēks un enerģija līdz brīdim, kamēr atkal organisms viņu iztērē, atkal papildināja, ja, bet es par to, kādās dozās un ko es dzēru, tikai privāti konsultēju, jo, ja cilvēks kāds vēlēsies tātad eksperimentēt manu devu, ko es lietoju Covidu ārstējot, tad man bail vienkārši par jūsu šobrīd organismu sagatavotību un tā tālāk. Bet mēs patiešām konsultējam privāti, griezieties pie cilvēka, tātad arī apmeklējiet mūsu webinārus, gan latviski, gan krieviski, meklējiet tātad mūsu grupā ļoti daudz tieši plaši, kur mums Gaļina Bedarātskaja vai Taķena Vojenceva stāsta krieviski par šiem te resursiem, jo viņi ir fantastiski. Kā es jau teicu, ar mūsu saprātu, ar mūsu nezinātnisko pieeju, bet tikai kā lietotājiem mums laikam nekad nebūs pietiekami mūsu dzīves, jā, lai mēs izprastu šo te resursu ūdeni un novērtētu viņu līdz galam. Un saprastu, ka nekas nevar dzīvot ne bez gaisa, ne bez ūdens, ne bez gaismas. Šie 3 komponentiem ir jābūt obligāti. Protams, mēs nedzeram tikai ūdeni, ja jūs sekosiet arī citiem video, mēs arī ēdam dzīvo pārtiku, tātad tam ir viss atkal mikroelementi, vitamīni, viss iespējamais, kas ir nepieciešams līdz pat tam, ka tas ir gan skaistumam kolagēns un mūsu pašu saitēm un locītavām. Tāpēc sekojiet šai grupai, jautājiet vairāk, dalieties ar video, kļūstiet par mūsu klientu partneri, piedalieties izlozē 2. februārī un, protams, saņemiet arī dubultā tātad absolūto enerģiju šobrīd, ja jūs reģistrējaties ar starta paku, ja jūs gribat jau visus produktus vairāk, tādā lielākā klāstā nopirkt, tad jūs jau varat iegūt 2 tādas absolūtās enerģijas, jo absolūta enerģija dāvanā nāk visām starta pakām, izņemot triālu izmēģinājumu paku, ja, kurā iet tikai Water for Life, visām starta pakām, startam, standartam un prof pakai iet absolūtās enerģijas dāvanā. Tātad par mazai pakai iet 1 absolūtā enerģija dāvanā, vidējai pakai 2 un lielai pakai 4.
Nu, kā es saku, ķirbis un absolūtās enerģijas nekad nav par daudz. Visiem paldies par šo laiku. Es pārslēdzos uz atkal citu tikšanos, kas man ir online. Un, ja ir jautājumi, lūdzu jautājiet zem šī video vai meklējiet to cilvēku, kurš jūs uzaicināja šajā grupā. Dalieties ar video, kad būs jau šī saite šim ierakstam. Un es noteikti gribu pateikt arī cilvēku, kur varbūt šobrīd ir tādā stāvoklī, kad jums ir mājās sēdēšanas periods, ka jūs nezināt, kā darīt. Varbūt, ka jums pat nav dīkstāves alga vai pabalsts netiek sūtīts. Ticiet man, šeit čībās, pat neizejot ekrānā, jūs varat nopelnīt jau vismaz savai dzīves vajadzībai, dzīves ikdienas uzturēšanai finanses, ienākumus. Un mēs, ja godīgi, laikam tikai šogad sākam ar lielu sapratni par to, kas tas par resursu un ko mēs varam piedāvāt pasaulē, un arī, protams, kā instrumentu, kurš var nodrošināt arī jūsu ikdienas nepieciešamo visu dzīvē. Tāpēc ūdens spēj visu, un ar to es arī atvadīšos un ļoti ceru, ka mūsu pulks gan aktīvo partneru, gan klientu augs ļoti strauji, un mēs arvien vairāk un vairāk dalīsimies, mēģināsim, piedāvāsim, stāstīsim, noteikti interesantus webinārus veidosim, noteikti jautājumu atbilžu webināru būs vairāk un būs vairāk arī šie īsie video, lai jūs patiešām arī varētu ar viņiem operēt, pastāstīt, vai 10-15 minūtēs tātad varētu par katru produktu, tātad īsumā, bet, kā es saku, ja jūs man dodat runāt par šiem produktiem, es varu runāt ilgi. Bet paldies par jūsu laiku un saku uz redzēšanos līdz droši vien nākamai otrdienai vai trešdienai. Čau, čau!